Atzīmējot un godinot Rucavas pirmo dziedāšanas svētku 150 gadu jubileju, septembra nogalē Rucavas luterāņu baznīcā savu skanējumu sāka Rucavas dziesmu diena, piedaloties gan Dienvidu Kurzemes novada koriem, gan Rīgas Tehniskās universitātes jauktajam korim Vivere, diriģenta Ginta Ceplnieka vadībā. Viņš, būdams ar saknēm rucavnieks, ir viens no šī pasākuma idejas autoriem. Man ir savs dziesmu svētku stāsts, kas šodien ir vainagojies ar lielu cildināšanas, kopdziedāšanas svētku dienu par godu Rucavas pirmajai dziesmu dienai. Un pavisam nejauši es atklāju, ka tas ir bijis vienā gadā ar pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi unikāli tādā lielā, bagātā novadā kā Rucavā. Vienā gadā ar pirmiem dziesmu svētkiem notikusi arī sava lokālā dziesmu diena, kurā dziedāja kori, sabrauca visi gan skatīties, gan klausīties. Un, kā raksta liecības, atļāva latviešiem pulcēties, jo, kā mēs vēsturiski zinām, taču ļoti vāciska vide visapkārt bija. Un tās vienības, kas Latvijā pulcējās, gatavojās svētkiem, piedalījās svētkos, atkal satikās, atkal dziedāja, tie ir tie pirmie aizmetņi Latvijai, pirmie aizmetņi latvietībai, valsts dibināšanai. Būdami kopā dievnamā, mēs lūgsim sveitību šai svētku dienai. Visam, kas šeit tiks darīts. Dievam par godu un cilvēku labumu. Mēs lūgsim Dievu sveitību mūsu zemē Latvijā, tautai, mūsu Rucavas pagastā. Šodienas svētku dalībniekiem, koristiem, koru diriģentiem, klausītājiem. Tad, kad pirms 150 gadiem notika pirmie dziedāšanas svētki, bija cita valsts, cita apstākļi Rucavas pagastā. Toreiz Rucava bija liels apdzīvots pagasts, kas ietilpa Krievijas impērijas Kurzemes gubernijā, un iedzīvotāju skaits bija virs 10 000. Tas bija latviešu tautas atmodas laiks Rucavas pagastā. Pirmais latviešu tautības mācītājs Andrēs Šulmanis bija nodibinājis dziedāšanas biedrību. Tā brīdī pastāvēja gan draudzes skolas, kas piedalījās ar dziesmām baznīcām, gan dziedāšanas biedrības skolas, kas sniedz koncertus un piedalījās citos pagasta kultūras pasākumos. 1873. gadā tika nolēmts, ka pēc vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Rucavā arī tiks rīkot dziedāšanas svētki. Šī baznīca, kurā mēs šodien esam pulcējušies, nav liecinieks šiem svētkiem, jo tajā brīdī šī baznīca tikai tika būvēta, jo tā ir iesvētīta 1874. gada 1. adventā. Dziedāšanas svētku notikumi bija saistībā
ar veco. Kurzemes hercogists laikā celto koku baznīcu vecajā baznīcas kalnā. Dziedāšana un kora darbība turpinājās arī tālāk. Pacēlums 19. gadsimta 70. gados bija tik liels, un šī iedvesma bija tik liela, ka katrā Latvijas novadā, vienalga vai tā būtu Vidzeme, Latgale vai mūsu Rietumkurzeme galējais punkts, bija cilvēki, kuri sapņoja, kuri mīlēja, kuri ticēja, kuri bija izglītoti un vēlējās darīt skaistas, labas lietas. Un šajā gadījumā tas bija Rucavas mācītājs, kurš savā mācītāju mūžā un baznīcā organizēja dziedāšanas svētkus, droši vien iedvesmojoties no Dikļiem, no Dobeles un no lielajiem dziesmu svētkiem, un organizēja tātad Rucavas dziedāšanas svētkus. Un 150 gadi, tikpat cik mūsu lielajai tradīcijai. Skaisti! Pēc garīgo dziesmu koncerta Rucavas Lutrāņu baznīcā dziesmu dienas dalībnieki dodas uz kultūras namu, lai tur izdziedātu skaistākās dziesmas no šīs vasaras dziesmu svētku repertuāra. Šodien ir dziesmai liela diena tieši Rucavā. Rucavā, kur sāks Latvija, kur sāks Kurzeme, kur sāks Dienvidkurzeme, un tādēļ mums ir ļoti liels pagodinājums, un ka tieši dziesmai un dziedāšanas svētku tradīcijai, kas ir viens no mūsu latviešu tautas lielākiem kultūra vēsturiskiem mantojumiem, kad mēs šodien šeit, Rucavā, atzīmējam 150 gadi. Un kad šogad mēs arī bijām visa Latvija kopā, pulcējāmies tieši lielajos dziedāšanas svētkos, kas bija Rīgā, dziesmu svētkos, bet manuprāt arī ļoti nozīmīgi, ka šajā dziesmu svētku tradīcija ir bijusi arī citur novados, un mums ir īpaši prieks šodien šeit, kad šeit pulcējās Dienvidkurzemes kori un ceļam godā dziesmu.
Labdien, mīļie dziedāšanas svētku dalībnieki, klausītāji, dziesmu svētku saime. Jo saime mēs esam ik viens, gan tie, kas dzied, gan tie, kā es, kas klausās. Un kopā, tikai kopā mēs varam ne tikai baudīt, bet arī radīt un piedzīvot šo mirkli, kad mūsu gara bagātības ne tikai mēs zinām, ka tādas ir, bet varam arī tās sajust, apzināties un noteikti arī vairot. Materiālām bagātībām nav tāda īpašība kā gara vērtībām un bagātībām. Jo vairāk mēs dalamies, jo vairāk tās kļūst. Un man patiesas prieks, ka tas, kas ir sācies 152 gadus atpakaļ ar nelielu cilvēku kopu, kas vēlējās dziedāt, pēc šiem gadiem ir izvērties par mūsu lielajiem dziesmu svētkiem, Vislatvijas dziesmu svētkiem, un ka ik viens var būt tā dalībnieks. Jo tā vērtība, ko mēs kopā radam, ir tā, kas pierāda, ka latviešiem ir tā sentēvu spīts, iedegsim uguni šodien. Ik katrā kalnā sevī dziesmas, spēka uguni, lai mums visiem stipri un gaiši dzīvot mūsu zemē Latvijā. Lai skan! Tāpēc man sirds jaunīgi dzied, tāpēc man sirds jaunīgi dzied. Mana rozes iet, lūk mana rozes iet, lūk mana rozes iet, lūk mana rozes iet. Dienvidkurzemes novadā kopumā ir 7 koru kolektīvi, kuri godam ar labiem rezultātiem piedalījušies gan skatēs, gan dziesmu svētkos. Viņu vidū ir 3 jauktie kori, kuri darbojas Grobiņā, Cīravā un Kazdangā. Pagājuši 150 gadu kopš pirmajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Visā Latvijas teritorijā uzsākas dziedāšanas svētku tradīcijas, kur sanāk kopienas ļaudis un dzied dziesmas daudzbalsīgi. Tā 1871. gadā mācītājs Andrejs Šulmans dibina dziedātāju pulciņu. Sāk dedzīgi mēģināt pēc dievkalpojumiem 2 vai 3 reizes mēnesī. Pēc 3 mēnešiem uz Ziemassvētkiem jau varēja nodziedāt dažas 4-balsīgas meldiņas. Pēc 2 gadiem, 1873. gada 16. septembrī, mācītāju muižā notiek dziedāšanas svētki. Tas ir tepat blakām, kur estrāde. Dziedājuši 4-balsīgas dziesmas, runājuši runas un teikuši pateicības vārdus mācītājam par viņa lielo pūliņu, kas savus latviešu draudzes bērnus sirsnīgi mīlēdams arī uz dziedāšanu māca un mudina. Kas var mani aizdziedāt, ar valodu aizrunāt, kas var mani aizdziedāt, ar valodu aizrunāt. Rucavā dziedāšanas tradīcijas nebūtu nav zudušas, lai gan nav neviena kora kolektīva, taču ir sieviešu vokālais ansamblis, kurš tāpat kā etnogrāfiskais ansamblis pavasarī atzīmē savu 40 gadu jubileju. Abu ansambļu vadītāja ir Staņslava Skudiķe. Es
gadā Latvijā atsākās aktīva folkloras kustība. Protams, arī Rucavas pamatskolā, tā laikā viņa bija vidusskola, tiek dibināta folkloras kopa ķocītis. Un tās vadītājas ir Dzintras Kruga un Inti Jaunciema. Iet laiks un ir jāizlemj, vai būs folkloras kopa vai koris. Nu, protams, ka 2009. gadā ķocītim ir jāsaka, mēs piekāpsimies, lai koris brauc un gatavojas. Un tā arī notiek. Ķocīt uz kādu laiku vairs nepastāv. Pienāk 2014. gads, un es saprotu, ka 15. gadā ir dziesmu svētki. Ar ko tad brauksim? Koris jau vairs nav, tie zēni ar skolu beiguši, viņi jau visi mācās kaut kur citur un dzied citur, bet citu tādu zēnu nav. Nu ko? Izdomājam, ka mums būs folkloras kopa. Jāatjauno atpakaļ folkloras kopa ķocītis. Un tā 2015. gada dziesmu svētkos, kad tikai gadu bijām atsākuši darboties, mēs braucām uz dziesmu svētkiem. Un šobrīd mēs jau esam bijuši 4 dziesmu svētkos. Šī vieta ir ļoti bagāta. Ne tikai ar dziedāšanas kultūru, ne tikai ar tautas dziesmām, bet ar ļoti, ļoti plašu mantojumu, ko mēs esam mantojuši un kas mums ir šobrīd galvenais uzdevums turēt godā. Šī kulinārais mantojums, baltais sviests, kas ir pazīstams visiem Latvijā, rupjā maize un dziedāšana, cimdu raksti. Mēs esam ļoti bagāti, mēs esam ļoti lepni par to, ka mums ir šis mantojums. Un vēl vairāk mēs lepojamies ar to, kad aizbraucot uz Rīgu, uz dziesmu svētkiem, mēs redzam, ka mūsu mantojums tiek turēts godā arī citos novados. Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā apsveicu jūs skanīgajā un vēsturiski nozīmīgajā notikumā, lai gods katrai dziesmai, tās radītājam un izpildītājam, aicinu ikvienu ar gaišām domām pieminēt mācītāju un skolotāju Andreju Šulmani, kurš savulaik Rucavā kopdziedāšanas korī pulcēja korī arī savus laika biedrus. Paldies gaišiem prātiem, kuri ļāva šim nozīmīgajam notikumam atzīt dziesmotās tradīcijas nesējiem vēl tagad un turpmāk ar kurzemniecisku lepnumu un sirdsdegsmi uzturēt dzīvi tautas dziesmas un kora dziesmas garu, lai dziesmas skan pāri novadam. Uzgavilējam šī pasākuma iniciatora Ilzei Valdes kundzei. Paldies par laimi būt kopā īpaši par to debešķīgo mirkli baznīcā. Paldies arī prāvestam. Un lai Agija vienmēr mēs noturētos tādā līmenī, turam buru un esiet visi vēl vienreiz mīļi sveicināti tur, kur sākās Latvija. Yeah.
nākošgad mūsu dižajām folkloras meistaram, tautas dziesmu vācējam, Emelim Melngailim ir 150 gadu. Un Emils Melngails gan ar kājām, gan ar divriteni, gan ar pajūgiem, dažādos veidos ir tieši 1913. gadā. Tā ir tātad apaļ jubileja 110 gadi, kad Melngails pirmo reizi ir ieradies Rucavā un vācis apkārtnē, Papē, Sventājā, Bārtā, Nīcā, Otaņķos tautas dziesmas. Un viņš ir secinājis, ka Korsas novads ir ar mūziku visbagātākais novads. Nu, lūk, un es pieļauju domu, ka Melngaļa 150 gadi tiks svinēti ne tikai šeit Korsā, bet arī Vidienā, Malienā, un es domāju, ka mēs pašlaik plānojam un būs skaisti svētki par godu mūsu tautas dziesmām, folklorām un to saglabātājiem.